svārsts. Jā, tieši tā, parasts svārsts. Mēs tos esam redzējuši vecos vectēvu pulksteņos vai, teiksim, fizikas kabinetos. Tāds šķietami vienkārši priekšmets, kas tik ritmiski un paredzami šūpojas šurpu turpu, bet izrādās tieši šajā kustībā slēpjas dziļš noslēpums par to, kā visumā rodas kārtība un, kas ir vēl interesantāk, kā tā pēkšņi sabruka pilnīgā haosā. Viss šis stāsts patiesībā sāks ar šo vienu tādu gandrīz poētisku atziņu. Svārsta zemākais punkts, tās, ko mēs saucam par viduspunktu, ir daudz kas vairāk par vienkārši statisku pozīciju telpā. Tā ir visas dinamikas sirds, tas ir tas mirklis, kurā viss mainās. Un te nu ir tas galvenais jautājums, ka mēģināsim tikt klāt. Kā kaut kas tik perfekts, tik precīzs kā pulkstenis, kā tas var sevī slēpt pilnīgi neparedzamas kustības noslēpumu? Labi, ķersimies klāt un mēģināsim to izlabīt. Tātad sāksim mūsu ceļojumu tādā kā ideālā pasaulē. Iedomāsimies pasauli, kur nav ne berzes, ne gaisa pretestības, īsāk sakot tādu perfektu fizikas laboratoriju, kur svārsts ir absolūti ideāls laika mērītājs. Jā, fizikā šo ideālo kustību sauc par vienkāršu harmonisku kustību, un tās galvenā, varētu teikt, superspēja ir izohronisms. Tas nozīmē, ka katrs vēziens, pilnīgi neatkarīgi no tā, cik plašs tas ir, aizņem precīzi vienādu laiku. Tieši šī īpašība arī padarīja svārstu par ideālu pamatu pirmajiem precīzajiem pulksteņiem. Un lūk, šis grafiks to parāda vienkārši perfekti. Redzams tīrs, nemainīgs sinusa vilnis, kas teorētiski varētu turpināties mūžīgi. Tā ir, ja tā var teikt, vizuāla definīcija absolūtai kārtībai un paredzamībai. Un šajā perfektajā sistēmā tam viduspunktam ir ļoti specifiska loma. Tas ir tikai un vienīgi pārejas punkts. Tur nav nekāda spēka, kas censtos svārstu apstādināt. Nē, tieši otrādi. Tur ir maksimālais ātrums, maksimālā kinētiskā enerģija, kas to dzen turpināt kustību uz otru pusi. Tas nav galamērķis, tas ir tikai dejas vidus. Bet, protams, mēs jau zinām, mēs nedzīvojam ideālā pasaulē. Un pirmais sarežģījums, kas sagrauj šo skaisto, perfekto simetriju, ir spēks, ko mēs visi ļoti labi pazīstam. Tā ir berze. Jā, gaisa pretestība, niecīga berze stiprinājuma punktā, visi šie spēki darbojas kā mazi enerģijas zagļi. Ar katru svārstību tie paņem pavisam nedaudz enerģijas, un rezultātā amplitūda lēnām samazinās. Mūžīgā deja, tā tuvojas savām beigām. Un šis grafiks parāda, kā dažādi svārsti var zaudēt enerģiju. Daži, kā redzams tajā augšējā līknē, vēl ilgi un lēnām svārstās, līdz beidzot apstājas. Citi, kā apakšējā, ļoti lēnām bez svārstībām atgriežas centrā. Bet ir arī tāds kā zelta vidusceļš, kritiski slāpēts svārsts, kas miera stāvoklī atgriežas visātrākajā un efektīvākajā veidā, bez jebkādas liekas šūpošanās. Līdz ar to, lūk, viduspunkta loma ir pilnībā mainījusies. Tas vairs nav tikai ātrākais punkts kustībā. Tas ir kļuvis par to, ko sauc par atraktoru. Tas ir neizbēgams galamērķis, punkts, uz kuru tiecas absolūti visas iespējamās kustības trajektorijas, tiklīdz sistēma sāk zaudēt enerģiju. Labi, tagad pievienosim vēl vienu elementu šim visam. Kas notiek, ja mēs neļaujam svārstam apstāties? Ko tad, ja mēs to ik pa laikam nedaudz pagrūžam, visu laiku pievadot sistēmai enerģiju no ārpuses? Ja šis ārējais spēks, šis grūdiens, ir maigs un ritmisks, tad sistēma atrod jaunu, stabilu svārstības ritmu. Tā it kā sāk dejot līdzi jaunajai mūzikai, viss ir kārtībā. Bet, ja mēs palielinām šīs spēka amplitūdu, ja grūdiens kļūst pārāk spiecīgs, notiek kaut kas patiešām dīvains, kārtība vienkārši pazūd. Un šis sabrukušais ritms, tā nav vienkārši kaut kāda nejaušība vai kļūda. Nē, tā ir pilnīgi jauna uzvedības forma, un zinātnieki tai ir devuši nosaukumu – haoss. Un te nu slēpjas hausa lielākais paradoks. Sistēma joprojām katrā mirklī pakļaujas precīziem un nemainīgiem fizikas likumiem. Katru nākamo svārsta pozīciju varētu precīzi aprēķināt no iepriekšējās. Tomēr tās uzvedība ilgtermiņā ir kļuvusi pilnīgi absolūti neparedzama.
Šī ir tā slavenā tauriņa efekta izpausme darbībā. Paskatieties, kas notiek ar atšķirību starp diviem svārstiem, kas sāk kustību ar tik niecīgu, gandrīz neizmērāmu atšķirību. Kreisajā grafikā, stabilā režīmā, šī mazā atšķirība laika gaitā vienkārši izzūd, bet labajā, haotiskajā režīmā tā pieaug eksponenciāli, līdz abu svārstu kustībai vairs nav pilnīgi nekā kopīga. Šie attēli mums parāda kustību no pavisam cita skatu punkta. Tos sauc par fāzes telpas portretiem. Vienkāršoti sakot, iedomājieties grafiku, kur viena ase rāda svārsta pozīciju, bet otra tā ātrumu. Kreisajā pusē redzam, kā stabila sistēma uzzīmē vienkāršu noslēgtu cilpu. Tā vienmēr atgriežas pie tās pašas dejas. Bet labajā pusē tas ir hauss. Trajektorija nekad vairs neatkārtojas, tā veido bezgalīgi sarežģītu, samuģinātu rakstu. Un šo sarežģīto skaisto rakstu sauc par dīvaino atraktoru. Tālūk ir jaunā vidus definīcija. Sistēma vairs netiecas uz vienu konkrētu miera punktu, nē, tā tiecas uz šo bezgalīgi detalizēto fraktālo struktūru. Tā ir kā karte, kas parāda, kur svārsts var atrasties, bet vienlaikus tas ir arī tāds kā cietums, no kura tas nevar izkļūt. Bet kā vai mēs ieraugām kaut kādu kārtību šajā šķietamajā juceklī, viens veids ir izmantot tā saukto Poincaré karti. Iedomājieties, ka mēs skatāmies uz svārstu stroboskopa gaismā, kas zibsnī precīzā ritmā ar to ārējo spēku. Mēs vairs neredzam nepārtrauktu līniju, mēs redzam tikai punktu virkni. Un lūk, šie punkti pēkšņi atklāja dīvainā atraktora apbrīnojamo slēpto iekšējo struktūru. Tātad mēs esam nogājuši ceļa no perfektas, pulksteņa cienīgas kārtības līdz strukturētam, bet pilnīgi neparedzamam haosam. Ko tas viss īsti nozīmē? Šī tabula ļoti labi apkopo visu šo transformāciju. Mēs sākām ar ideālo modeli, kur viduspunkts bija neitrāls izocentrs, tad pārgājām uz reālo pasauli, kur bērzes dēļ tas kļuva par stabilu atraktoru, par galīgo miera stāvokli, un visbeidzot, piespiestajā haotiskajā modelī, tas pārtapa par sarežģītu, dīvainu atraktoru, kas nosaka visu sistēmas komplekso dinamiku. Bet pats būtiskākais ir saprast, ka svārsts te ir tikai piemērs. Šī pārēja no kārtības uz hausu ir absolūti fundamentāls princips, kas darbojas ļoti daudzās un dažādās sistēmās ap mums. Sākot ar laikapstākļu prognozēšanu un beidzot ar akciju tirgus analīzi. Pat cilvēka sirds ritma izpratnē un planētu orbītu stabilitātē, burtiski visur mēs varam atrast šos pašus pamatprincipus, stabilus atraktorus, pēkšņas pārējas un šos dīvainos haotiskos režīmus, kas ir vienlaikus gan pilnībā noteikti ar likumiem, gan arī pilnīgi neparedzami. Un tas viss mūs noved pie viena pēdējām, nedaudz provokatīva jautājuma. Ja pat tik vienkārša sistēma kā svārsts var kļūt neparedzama, lai gan tā visu laiku seko precīziem dabas likumiem, ko tas īsti pasaka par mūsu pašu spēju paredzēt nākotni daudz sarežģītākās sistēmās? Iespējams, ka pati paredzēšanas daba ir daudz sarežģītāka, nekā mēs to parasti iedomājamies.